Labdien, mani sauc Daniels. Un šodien es jums parādīšu, kā var uzlikt mūziku, filmas un bildes uz jūsu iPhone. Šis video ir priekš tiem, kur tikko iegādājušies iPhone, viņiem tas ir pirmais iPods un vēl īsti pat nezinu, kā rīkoties ar iTunes. Es ceru, ka es jums palīdzēšu. Un, jā, ja kādi jautājumi, sūtiet man draugos vēstuli vai arī uz e-pasta adresi db@lanet.lv. Jā, ok. Tā, priekš Windows lietotājiem jums būs jālejupielādē iTunes no Apple mājaslapas, un tad viņš jāuzinstalē, protams. Un priekš Macintosh lietotājiem jums iTunes vajadzētu būt jau uz kompjutera, ja jums nav viņš pie dock, tad vienkārši uzspiediet Command Space, un ierakstiet iTunes, tur redzētu viņam atrasties, var teikt. Jā. Kad iTunes ir atvērts, tad jūs redzēt, ka kreisajā pusē ir Library, Store, Devices, Playlists. Pie Library jūs atradīsiet jūsu mūziku, filmas, TV shows, podcasts, programmas, internetu radio un zvantonus. Priekš Store jūs atradīsiet, protams, veikalu, iTunes veikalu, un ko jūs esat pirkuši no iTunes veikala, ja jūs esat pirkuši vispār. Pie Devices atradīsiet jūsu iPods un iPhones. Pie playlists jūs atradīsiet tādu kā sarakstu, kur ir, kā jūs gribētu, kuras mūzikas jūs gribētu atskaņot kopā un tā tālāk. Pirmajā reizē, kad jums ir priekš Windows lietotājiem, pirmajā reizē jums vajadzēs iet uz File un Add to Library, atrast, kur jums ir jūsu mūzikas faili un piespiest Open. Viņš tad pievienos visas mūzikas failus uz jūsu iTunes Library. Kad tas ir izdarīts, ejam uz iPhone un ieliekam ķeksīti šeit Manually Manage Music and Videos un ieliekam ķeksīti pie Automatically Sync when this iPhone is connected. Un, jā, tad ejam atpakaļ uz Library, Music. Un tagad mēs varam vienkārši ievilkt jebkuru dziesmu uz mūsu iPhone. Tā kā, kad jūs velciet viņu virsū, jums vajadzētu parādīties tā kā zilam aplītam apkārt iPhone'am un atlaižiet vaļā. Tagad jau ir iTunes uz iPhone uzlikt jūsu mūzikas fails. Tā kā ļoti vienkārši. Tāpat ar filmām ievelciet filmas uzvelciet tā kā virsū uz jūsu iPhone un atlaižiet vaļā. Tāpat ar TV šoviem, ar programmām, ja nemaldos, tā nav, bet programmām jāiet uz jūsu iPhone. Tad jūs redzēt, ir Summary, Info, Ringtones, Music, Photos, Podcast, Video, Applications, spiežam uz Applications un izvēlamies, kuras programmas jūs gribiet uz jūsu iPhone. Tātad parādīšu, kā var bildes uzlikt uz jūsu iPhone. Tā, redziet, pirmajā reizē jums nebūs ielikts ķeksīts. Ielieciet ķeksīti. Un tad izvēlamies, kurā vietā ir jūsu bildes. Kā es parasti daru, es uztaisu folderi, tad salieku bildes, kuras gribu uz savu iPhone. Un tad atnāk šeit, atrod, kur tas folders ir, piespiežu Open. Un tad, jā, tad apakšā te ir Sync, piespiežu to. Un vajadzētu arī tām bildēm parādīties uz manu iPhone. Tas arī īsumā viss par kā uzlikt mūziku, filmas un bildes uz jūsu iPhone. Ir tur vēl savādāk veidi, bet te jau es neiegrimšu pašlaik, un šis es uzskatu, ka ir pats vieglākais. Šis video ir tikai priekš tiem, kas ir ļoti iesācēji ar iTunes un pilnībā neko nesaprot. Tā kā, jā. Es ceru, ka es esmu kādam palīdzējis šo video, jo tomēr savu laiku esmu bijuši tērējis. Un, jā, ir kādi jautājumi, sūtiet uz db@lanet.lv. Un, ja jūs gribat, lai es uztaisu video par kaut ko, atsūtiet arī uz to pašu e-pastu, un es uztaisīšu video par to. Tas arī viss, un uz redzēšanos!